Mūsu vājums pirmkārt tā ir Baltijas jūra, kur, diemžēl, mēs neesam vienīgie, kas piesārņo. Baltijas jūra ir objektīvi viena no netīrākajām jūrām pasaulē. Un, protams, ja mēs skatāmies tā detaļās, protams, ne jau tāds cilvēks parastais mirstīgais, kurš lieto savus tīrīšanas līdzekļus, kas satur fosfātus un kloru, ir tas galvenais piesārņotājs. Protams, var runāt par lielajām attīrīšanas iekārtām, par cūku fermām, par visu pārējo, kas to piesārņo. Bet tai pašā laikā no mazām lietiņām jau veidojās. Un ir nācies būt arī galvādās seminārs, ka cilvēkiem prasa, saka, Latvijas jūra netīra, ko jūs darat, vai jūs piesārņojat, vai jūs darat, lai tīri, jā, es nečurāju jūrā. Vai es nemetu papīrus zemē pie jūras. Bet īstenībā tas viss sākās jau mūsu dzīvokļos, kad mēs mazgājam traukus, ar ko mēs mazgājam, kad mēs mazgājam vēļu, ar ko mēs mazgājam, kad mēs trubis tīram vai kur mēs uzstādām laukos savu mazmāju. Ja mēs to uzstādām pie pie grāvi, tad viss tā plūsma aiziet pēc tam uz jūru. Nākamais CO2 un visi gāzi izmeši, kas izrāda siltumnīcas efektu. Arī tāda atsevišķa tēma, un mēs pat esam tā izdiskutējuši, ka tā tēma pietiekoši nopietna, ka mēs plānojam šogad mājā rīkot tādu plašāku publisku diskusiju ar vairāk ekspertu piedalīšanās, kur to tēmu apspriest padziļināt un sīkāk, jo tā pavirši skatoties liekas, vai tas nav absurds, jo Latvija pārdod savas CO2 kvotas un saņem par to naudu. Tad kas tas tāds ir? Kāda CO2 izmeša Latvijā, taču nav nekādas rūpniecības Latvijā, vispār cilvēki izbrauc, transports tikai drīz vairs nav, tas nav iespējams. Un tāpēc mēs gribam iet dziļāk un sīkāk, lai saprastu, kā tas ir iespējams, tāpēc detaļās es jums nenokomentēšu, jo es pati detaļās nesaprotu, bet tas ir fakts, tie ir savs un bezstāstīgi fakti, ka CO2 un citu izmeši mūs stumj zemāk no tās pirmās vietas. Nākamais ir zemkopības radītais piesārņojums, kur arī es brīnījos un pakonsultējos ar pāris ekspertiem, un tas, ko man teica, tas ir lielā mērā saistīts ar meliorācijas sistēmām, ar to arī, kad mēslo laukus, kā mēslo laukus, kur tas mēslojums aiziet, ar to sistēmu kā tādu. Protams, ka mums nav tik, ne mēs esam tik lieli, ne mums ir tik labi attīstīta lauksaimniecība, kā varbūt citās valstīs, bet attiecībā par to, ko varētu darīt, tas ir sliktāk nekā varētu būt. Un arī slāpekļa oksīdu un citu ozonu bojājošo gāzu izmešu arī mūsu. Bet tas, kritums ir neliels, protams, visur, kā es redzu, tas atstāja ietekmi. Mazliet par to, kāpēc mēs nonācām pie tā, ka ir jāsaka Latvijas zaļākā valsts pasaulē. Tas viens ir iemesls tāds tīri patriotisks, jo ir tā, kā vārdi ietekmē un domas ietekmē, un ja mēs visu laiku skatāmies ziņas un domājam, tas mums ir slikti, ir taisnīgi, tas ir slikti, tas mums tā ir taisnīgi, tas mums ir slikti, tad ir diezgan grūti, ja dzīvo tādā vietā, par kur tev jau ir kāms, ka tu tur dzīvo. Tu aizbrauc citu valsti, no kurienes tas, no tās valsts, kuras nezinu, ko varētu tā slikti pateikt, no kurienes emigrē visi, tad ir labi, bet es esmu no valsts, kas ir viena no zaļākajām, būs kādreiz pati zaļākā. Un tas iemesls, kāpēc mēs tiešām varam lepoties saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas pētījumu, tos datus mēs paņemam no viņiem, ir tā, ka mums ir 100% labvēlīgs pilsētas gaisa piesārņojuma līmenis, lai Rīgā iebraucot smieru. Salīdzinoši ar to, kā ir citās lielpilsētās, tas vēl ir labi. Un skatoties Latvijas pilsētas, tad tas ir pavisam labi. Citās valstīs ir vēl sliktāk, un tie rādītāji, kuri tiek uzsvērti kā norma, mēs normu pārsniedzam. Arī ekosistēmas ozonu stāvoklis mums ir 100% labs, tas savukārt ietekmē visus fotosintēzes procesus. Arī ūdeni mēs neizlietojam pārmērīgi lielā daudzumā. Mums nedraud tā kā bada nāve no noslāpšanas. Un ūdens arī ir, kā redzams, pēdējā arī, ka ūdens mums ir diezgan labs. Man nesen bija tā iespēja, mēs arī ielikām sociālajos medijos redzēt brīnišķīgu tādu instalāciju, kur bija uztaisījis viena sabiedriskā organizācija, ne Latvijā, Francijā, kur viņi ļoti skaistā veidā, es mēģināšu izstāstīt tādu instalāciju, pilsētas laukumā krīt ūdens no augšas, ūdens krītot veido vārdus. Un nofilmēt ar cilvēku, un cilvēks skatās tā, to var saprast, un tā doma, kas bija pateicis, ka ļoti daudz cilvēku pasaulē mirst no tā, ka lieto netīru ūdeni. Pat vairāk kā nogalina aids, vairāk kā varbūt cieši kaut kādos bruņotos konfliktos, tas skaits ir atradīts vairāk miljonu.
Nu, lūk, un Latvijā mums tas tuvākā laikā nedraudz. Nāvi no netīra ūdens. Nu, ja nu kaut kāda kataklizma tā. Un arī bioma teritoriju, nu, tās teritorijas, kas tiek aizsargās, mēs nodrošinām ļoti, ļoti plašu bioloģisko daudzveidību. Tas arī ir mūsu spēks, un es domāju, ka to ir jācīnās citās valstīs, vairs tā nav. Mazliet par to, kā mēs pērnajā gadā par to stāstījām, par visu šo ideju. Mēs domājam, ka par šo tēmu mēs, par šo tēmu mēs stāstīsim, kamēr vien mēs eksistēsim, bet ik pa laikam mēs par to stāstam vairāk, un pērnā gada mājā un jūnijā mēs sadarbībā ar JCDECO, tas ir vidas stendu turētāji un ar vairākiem internetu portāliem, piemēram, Delfiem, uztaisījām tādu tā kā, nu, reklāmas kampaņu Latvijai īstenībā. Un šis bija kampaņas plakāts, kas ir astoņnieks, kas norāda to vietu, kurā mēs bijām. Jautāsiet, kāpēc zilas iemesls īstenībā ir ārkārtīgi vienkārši. Tanī laikā, kad mēs beidzot saskaņojām un reklāmu varēja palaist ielās, sākumā bija domāts zaļš. Es tieši stāvēju parkā un runāju pa telefonu ar mākslinieci un pēkšņi sapratu, ka to plakātu neviens neredzēs. Tad mēs vienojāmies, ka tas būs zils, un ieguvumi bija divi. Pirmkārt, viņš labi izcēlās uz zaļo ponu uzgāju, kāpēc zils? Un jau to vien, kad cilvēks aizdomājas, pietiek reizēm, jo tad viņš pamana. Nu, lūk, un paralēli tam, ka mēs izlikām, mums bija apmēram 155 stendi un banners, mēs arī uztaisījām sadaļu mājaslapā, redzēt zaļā Latvijas, un laikam aicināt ieiet, uzklišināt uz sāku plešu vietu tālāk, kur mēs ievietojām gan linkus uz pētījumu, gan arī plašāku informāciju, gan arī mēs lūdzām vairākiem populāriem cilvēkiem, tā kā pastāstīt, ko viņi paši dara. Un viņi to izstāstīja, mēs gan pierakstījām, gan uztaisījām video klipiņas vienas, pēc tam jums parādīšu. Piemēram, te redzēt, ka Šēla stāstīja par apģērbu, un tagad es mazliet iziešu. Jo ko mēs arī sapratām, ka mēs negribam uztaisīt tādu tā kā veiku, mēs gribējām tādu cilvēku, kas ir populārs, jo tas ir fakts, ka cilvēki pievērš uzmanību kādam, kas ir populārs, bet mēs negribējām kāds Misters X, kuram ikdienā ir pilnīgi vienalga, ko viņš dara, runāju kamerā, es šķiroju atkritumus. Man tas liekas ļoti svarīgi, un Latvija jābūt zaļākajā valstī pasaulē, tāpēc es šķiroju atkritumus. Bet, kad cilvēks par to ikdienā patiešām dara, tā no savas pieredzes, tā vienkārši izstāst, un pēc tam neņirgājāties muguras, un es tur palīdzēt īstenībā pie kājas un tas viss pasākums. Nu, tāpēc mēs uzrunājām Zaiku Gailu, kas pati brauc ar velosipēdu, Dacu Rukšām, kas pati lieto tīrīšanas līdzekļus, un arī Šēlu, kas pati arī apģērbas pāršai, un Dambergs brāļus, kas atjauno mājas. Es nekur vairs nevaru neaiziet, ne nokļūt, ja man nav velosipēds. Tas skaistums braukt ar upes krastu. Tagad zied cerīgi. Pilnīgi tā smaržas vakarā no rīta fantastiski. Riteņbraucējs var absolūti aprēķināt savu laiku, kur ir norunāta tikšanās, un tu zini, ka tev ir tās 15 vai 20 minūtes, ko nekad nevar rēķināties braucot ar mašīnu. Arī uz operu brauc ar riteni un atstāja pie kasēm. Nevajag baidīties no aizspriedumiem, kad ziemā lūk ar riteni nevar braukt. Es jūtos kā plika, kad man nav ritenis starpības. Šos klipiņus mums uztaisīja vidas fakti. Mēs arī viņiem vienkārši aizgājām ar ideju un teicām, ka mēs labprāt sadarbotos, un tad viņi teica, labi, nu mēs varam uztaisīt jūs dažas klipus. Tu domāju, kā lai es to būtu lielu. Kreisajā. Šitas? Nē, palabdīgi. Šitas? Jā. Aha. Nu tā. Un te ir redzami vidas stendi. Viens ir skaistais dekoratīvais, un otrs ir, lai varētu redzēt arī cilvēku, kas brauc ar mašīnu. Ja brauc ar mašīnu, tad tā ir 8 pamani, bet nav laika tādu pētīt tos dekoratīvos. Mēs centāmies likt lūdzām, lai izliek vietās, kur cilvēks stāv un gaida sabiedrisko transportu, tad viņam ir laika papētīt. Un vasarā, kad mēs braucām uz dažādām vietām, mēs gribējām zināt, ko cilvēki paši par to visu domā. Un tad mēs sanāca arī, ka nejauši pie reizes veicām tādu mini aptauju, jo mēs cilvēkiem uzdevām 2 jautājumus, ko viņi paši dara, lai Latvija būtu zaļākā, un kas vispār būtu jādara, lai Latvija būtu zaļākā. Un tad mēs sapratām, ka īstenībā 3 tēmas, ko cilvēki zina. Šis konkrētais gadījums ir Ventspilī, es neapgribēju, tāpēc, ka likās ļoti mīļi. Meitene ar sunīti, mums bija ārkārtīgi dažādi cilvēki, ko mēs filmējām.
Un tad atklājās, ka 80% cilvēku zina, ka vidēji draudzīgi dzīvot, tas nozīmē ievērot 3 lietas. Šķirot atkritumus. Jātājums, vai to dara cits, bet viņi zināja, iet uz veikalā ar maisiņu, un 3. stādīt kokus. Tas viss, protams, ir labi, bet tas nav viss. Mēs arī filmējām ugunsdzēsējus, ko saku, un tā. Un tad mēs sapratām, ka tas nav viss, ka mums ir varbūt jāpopularizē idejas, ko tad vēl varētu darīt. Un tad mēs to darījām dažādos veidos. Mēs paši taisījām tādus padomu topus. Madara arī vairāk pastāstīs par konkrētām lietām, bet mēs arī, piemēram, uztaisījām konkursu ar Mamām LV. Un tad mēs lūdzām cilvēkus pašus iesūtīt visādas idejas. Un tās idejas arī bija lieliskas, piemēram, ka vasarā var mazgāt traukus ar nātriem, tur nav jālieto nekāds līdzeklis, tad tāds radošs un atraktīvs. Un tas, ko var darīt, tad tas ir faktiski, tas attiecās uz visu cilvēku. Tas ir sākot ar pārvietošanos, tas ir kā braukt, vai ne velosipēdu ar kājām, vai arī attīstam tālāk. Ir vietas, kur tā mašīna vienkārši nepieciešama, diezgan absurdi cilvēki, kurš dzīvo mežā, 50 km no pilsētas, teikt, ej ar kājām, tas vidēji nedraudzīgs, nedraudzīgs ar automašīnu. Tad ir cits jautājums, ir veids, vai mēs, tad ir nākamais līmenis, ka mēs varam domāt, vai mēs braucam pa vienam tajā mašīnā, vai ņemam līdz kaimiņus, un kādu benzīnu mēs liejam, un cik eko mēs braucam. Tas ir arī tālāk lietas. Un par gaismu, protams, to jau, man liekas, zina gandrīz visi, arī par vidē draudzīgiem tīrīšanas līdzekļiem, kādi tie ir, jo tas pēc tam viss aiziet uz jūru. Par materiāliem, kādus traukus lietot, ir papīra trauki, tagad arī pamazām arvien aktuālāk arī Latvijā būs bioplasmas trauki, Eiropā jau tie zinām, Latvijā mazāk, jo tieši ir iepakojums vienreiz lietām ir trauki, kurus arī nevar pārstrādāt parasto plasmasu. Savukārt bioplasmas var pēc tam kompostēt. Var arī atdot citiem lietas, kas nav vajadzīgs, izmantot otrais šūta apģērbus, siltināt māju, pirkt pārtiku un skatīties no kurienes ir dušā nevis vannā un pārstrādēt nodot plasmas baterijas. Es pārliecināt to sarakstījus, katrs vēl var turpināt nevis no 20 lietām. Lūk, tā kā tas arī no mans puses, manuprāt, viss. Došu vārdu Madarai un lai jums labs vakars.